Festivāla Baltic Beach Party biļešu tirdzniecība sākās šorīt 10:00, taču vairāk rindā stāvošie cilvēki stāstīja, ka pirmie pircēji pie Rokkafēnītes durvīm sākuši mīņāties jau ap 5:30 no rīta. Mērķis iegādāties kādu no pirmajām 1000 biļetēm, kas tika tirgots par mazliet lētāku cenu. Pirmās festivāla biļetes iegādājās liepājnieces Agnija un Zane. No cikiem tad stāvējāt rindā? No 5 rītā, jā. Un cikos tad cēlāties? 4, jā, kamēr mēs sataisījāmies, un tad ātri nācām stāvēt rindā. Un bija tā vērts? Jā, bija. No sākuma jau domājām, ka mēs būsim, mēs domājām, ka daudz cilvēku būs, bet beigās, mēs bijām pirmās, jā. Mazliet nosalām, jā, bet tad jau mums atnes tēju, siltu. Kas tad nesa to tēju? Man mamma. Rinda no Rokkafēnītes durvīm stiepās līdz pat Zivju un Kunga ielas krustojumam. Tajā pacietīgi stāvēja visdažādākā vecuma cilvēki, un neskatoties uz lietu un ilgo gaidīšanu, šeit valdīja visnotaļ jautra noskaņa. Liekas, ka dabūsiet tās lētās biļetes, ja? Cerēsim uz labāko. Nu, kā tā stāvēšana bija grūta? Diezgan lietu neforši. Draudzīgi viss. Labi, būs labi. Jūs arī uz beach party, ja? Mazmeitiņas dēļ. Mazmeitas dēļ stāvat, ja? Kāpēc tam mazmeita pati nestāv? Viņa skolā. Viņai nav laika? Nav laika. Un tad atsūtīja jūs? 2. gadu stāv. Tad jums pieredze, ja? Jā, ir, jā. Un cik agri tad cēlāties? 6, bet vajadzēja arī nākt 6. Nožēlot, ka ātrāk nebijāt, ja? 8 es biju 3. Šogad man bija 50 cilvēki. Stāv kājās. Mums ir vesela brigāde. Cēljam no 7:30. Jā. Un lietus līst? Līst, ir lietusargs. Nodrošinājāties? Jā. Viegli bija izstāvēt? Nē, jo līja lietas. Jā, kā es mēs gājām pirkt zeķis speciāli. Bērns bija no 8 atnācis. Vienkārši māsa iedeva viņai pašai uz darbu vajadzēja iet. Un tad bērns varonīgi iztur rindā ar jums? Jā. Nu, un kā viegli jums abiem? Nekāda vaina. Prēca? Nē, skraidēja tikai. Ar meitenēm koķitēja. Runājot par festivāla biļešu cenām, festivāla organizators Raivo Mediņš pastāstīja, ka tās ir gandrīz tādas pašas kā pagājušajā gadā, un pauda prieku, ka tik daudzi cilvēki gatavi celties agrāk, lai tiktu pie iespējas iegādāties biļetes par lētāku naudu. Viņam jāatnāk, kas ir agrāk, šodien jāpastāv rindā, bet tomēr mūsuprāt, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs tādā veidā piekļūstam arī pie tiem cilvēkiem, kuriem šodien ar naudu ir grūtāk, bet es domāju, ka tiešām visi cilvēki ir pelnījuši, kā saka, arī baudīt festivālu un vasarā atpūsties un izklaidēties. Jāpiebilst, ka biļešu tirdzniecība šorīt sākās arī biļešu paradīzes kasēs visā Latvijā, kā arī internetā. Šobrīd, pieņemsim, laikam no lielās pārslodzes biļešu paradīzes mājaslapa, kā saka, karās augšā un nespēja šobrīd apstrādāt. Tā kā mēs pēc kādas stundas varēsim kaut ko, ka bišķi būs norījums, tad varēsim saprast, kā tā pirmā stunda ir bijusi. Ines Ķester, Ģirds Garsons, televīzija Dzintare.